Ja jāsaka jokojot, tad es teiktu, ka droši vien tas, ka pagriezieni jāslēdz ārā katru reizi, jo pirmās dienas, man liekas, pagāja tikai uz to, ka Aldis visu laiku teica, otrais izslēdz pagriezienu. Bet grūtākais laikam bija tas, ka ja tu brauc ar automātu mašīnu, tad tev principā vajag tikai vienu roku un vienu kāju, un ar moci tev vajag tā kā visu. Un, tas bija kaut kas, pie kā sākumā bija grūti pierast, tas multitasking. Jā, es atceros, man liekas, to nekad neaizmirsīšu. Pats grūtākais laikam bija priekš manis iemācīties pašas moču kontrols, tāpēc, ka es ar moci pirms tam nekad nebiju braucis. Bet mums forši skolotāji, Lelde un Aldis, kuri man diezgan ātri visi iemācīja, un es jau pirmajā nodarbībā jau zipāju pa laukumu, un viss bija forši. Un, protams, tās spējas un iemaņas radās ar laiku, bet jā, tas, ko es atceros, kas priekš manis bija. Kopumā mācību procesā grūtākais sākumā likās ātruma pārslēgšana, jo tas bija tā kā manāmi savādāk no mašīnas, bet to ļoti ātri var iemanīties, un tad jau principā šķiet, ka vieglāk pat kā auto. Grūtākais un visbīstamākais likās nokrist vai uzbraukt virsū kādam šķērslim, jo bija bail satraumēties, jo tad ir tā, ka vienīgais, kas tevi aizsargā, ir tas, kas tev ir virsū.